Šī ir Mentālās veselības akadēmija. Mani sauc Aivars Augustāns, un kopā ar mani ir vadošais psihiatrs Pēteris Zālītis. Sveiks! Un šodien mums ir interesants temats – vienatnes tabū. Bailes būt vienam pretstatā vienatnes kā resursa spēkam. Pēteri, kā tu domā, kāpēc mūsdienu sabiedrībā vienatne bieži tiek uztverta negatīvi? Tas ir tāds vēsturisks jautājums, jo, kā saka, agrāk vienam palikt bija liela stigma. Kā tu viens, tāpēc kā asociē ar depresiju to visu. Pašlaik tu arī esi tāda depresija? Ir tāda lieta, jā. Ok, bet... Zinu, kā psihiatrijā bieži vien ir tāds apzīmējums vientuļš. Vientuļš. Jā. Tas ir pašnevājoši vai žēlošana? Vai tā ir diagnoze? Tas ir fakts. Tas ir fakts. Jā, ka cilvēks var būt vientuļš, kad viņš slimo, piemēram, ar smagu depresiju, kad viņam negribās nevienu komunicēt, gribās ielīst tā kā savā gultā, no viņas nelīst ārā, jo tā ir droša vieta. Un arī izdevīga pozīcija būtībā, kad nevienu nav jārēķinās. Piekrītu. Un tāpat laikā ir tie šizofrēnijas klienti, kas būtībā grib norobežoties no visiem, jo, piemēram, paranoidālu šizofrēnijas gadījumā viņš uzskata, ka visi ir ienaidnieki, un tad rezultātā visi ir bīstami. Bet ja viņam jāiziet uz veikalu, tad kas notiek? Viņš aiziet uz veikalu, tāpēc, ka ir bats, un tā. Bet, cilvēks, kurš slimo ar šizofrēniju un neiet ārā no mājas, visticamāk arī savus radinieks sūtīs 3 mājas tālāk. Tas nozīmē, ka viņam vienīgai izēja tikt ārā no savas bedas tava vizīte pie viņa mājās. Un saprot, un šī visa griezumā vientulība ir arī tā kā simptoms, nevis tikai izdevīga pozīcija. Bet viņa tiek sabiedrībā uztverta kā negatīva. Tas ir vairāk atkarīgs no mums mentālajiem? Kāpēc sabiedrība veido šis viedoklis? Vai tur arī ir kaut kāds, ekonomisks, politisks, izglītība, vecāki? Kā pie kuras diagnozes, protams, un kā pie kādas adaptācijas. Bet padomā, mentāli cilvēki, kas cieš no mentālām saslimšanām, tie ir aptuveni kaut kā 25% no populācijas. Tāpēc mēs tik diezgan negatīvi uztveram to vientulību. Saprot, 25% no 1 miljona ir daudz. Ceturdaļa, 250 000. Tas nozīmē, ka šo vientulību negatīvi uztveram tikai mūsu pašu stigmas dēļ. Stigmas jā. Labi. Kā sociālajā mediji un nepārtrauktā saziņa ir mainījusi mūsu attieksmi pret vienatni? Sociālajā mediji, visi šie te WhatsAppi, kur mēs, sociālajā mediji pieņemsim. Jo mēs nekomunicējam vairs kā cilvēks ar cilvēku, mums tā virtuāla komunikācija. Vai tas mums to vientulību nīdzam bedrējas un savspiedis var teikt, ka tā dzīve tikai virtuāli nozīmē, ka arī tad grimšana. Kā tu skaties uz šo te? Man ir piemērs. Jā, labs piemērs. Es te vienu dienu braucu mājās un eju, kā saka, uz savu dzīves vietu. Un es skatos, viens zēns dzenā bumbu pret sienu. Es redzēju, tu ierakstu viņu. Tā bija īstenība, jā. Bet, es viņu kopš tā laika neesmu redzējis. Ja varbūt vajadzēja pieiet klāt un aprunāties, viņam bija problēma. Bet vientulība, bet dzenāt bumbu pret sienu pašam, tas ir bēdīgi. Tas ir bēdīgi, tu paliec viens un tev varbūt pašam skolīs. Bet varbūt aiziet mājās un tev tas Facebooks un datorspēles, kas jauniešiem ir. Un viņš vienkārši bija spiests, varbūt tā arī iziet. Mās pats tā bumbu, jo elektrība bija beigusies. Jā, bet saprotot, tur jau viņš ir vientuļš, bet kopā ar draugiem. Jā, un arī viņš ir ar bumbu. Jā. Skarbi. Labi. Un tu kaut kur centrā vai
pierīgais redzējis, kad bērni pavada laiku kaut kādās nodarbēs kaut kur. Viņi, man liekas, ir daudz mazāk palikuši. Viņi ir daudz mazāk palikuši, jā, un es vienatnē, es esmu spēlējis ar kurpēm bērnībā, jo man nebija ko spēlēties, un nebija draugu vienu brīdi, bet cilvēkus es nevaru redzēt ielās, ka viņi kaut ko dara. Vai parkā vienīgi suņus vadā, bet tā arī vientulība tavā ziņā. Nu jā, bet tagad atbildot uz to uzdoto jautājumu par to iedzimtību vai vecākiem vai vēl kaut ko, man šķiet, ka tā vairāk ir iedzimtības lieta, jo ir bērni, kas bērnu dārzā dod priekšroku vairāk tā kā būt nos no visiem tie introvertie bērni. Jā. Un pateikt, ka tur vecāki kaut ko ir izdarījuši. Labi, ja padomā, varbūt tēvs alkoholiķis, piemēram, vai vecāki lieto alkoholu, tad, un skandalē, un gribās no viņiem tā kā norobežoties. Tam mazajiem bērnu dārzā, tam pedagogs, viņš tā kā nevar viņu padīt nedaudz uz to sabiedrības pusi, vai viņam liek mieru, jo viņam iespējams ģimenē ir haoss? Tas ir labs jautājums, ņemot vērā, ka vienā grupiņā var būt ļoti daudz bērnu. Jā, un viens pedagogs. Tas ir ļoti liels izaicinājums, bet var. Bet ja kā sabiedrībā mazināt šo te? Kā sabiedrībā? Tu domā bērniem vai kam? Sākot ar bērniem, jo ja es dzīvoju laukos, man bija pagalmā bērni, kaimiņi, bet tagad mēs paskatāmies Rīgas ielās, mēs Rīgos nekur neredzam, jo viņu nav. Viņi tagad bērnu dārzā mājās, un tev viens gadījums, ka tu redzi, kā dzenābumu, tas 1 no miljona, kur viņas ir, tas sociālais. Ja mēs runājam un paturpinām to tēmu par vecākiem alkoholiķiem, tad būtībā, kas var palīdzēt šiem bērniem, ir stabils objekts, stabils cilvēks, kas ir klātesošs. Bet tas nav ģimenē, ja tur ir alkoholisms. Ja ir augsts funkcionējošs alkoholists, tad vēl tā. Bet būtībā viņam jābūt tur objektam, cilvēkam, kas ir regulāri viņam klāt. Kā, piemēram, iejūtīgs skolotājs skolā, kā iejūtīgs audzinātājs bērnu dārzā. Bet tas jau, Pēter, ir vairāk velk uz to, ka tas ir īpašiem bērniem ar autismu spektru vairāk, kad ir klātesošs tas cilvēks. Bet nevar būt uz laiku klātesošs visiem. Tu pats teici to, ka tam bērnam... Bet tāpat laikā ir bērni, kas ir spējīgi spēlēties paši ar sevi. Jā, spējīgi spēlēties ar citiem. Tad viņi uzdāvina šim pedagogam laiku, ko viņš var veltīt ar to vai citu bērnu. Okay. Protams, ja tur ir smagi kaut kādi traucējumi, tas speciālās skolas, skolas bērndārs, bet tāpat laikā arī kaut kādos 90. gados bija skolas, kur integrēja arī šos te jauniešus ar uzmanības deficītu, ar uzvedības traucējumiem un tā tālāk. Tas nozīmē, ka tā pasliktinājusies tā kopēja situācija. Nē, nav pasliktinājusies. Šīs skolas ir labas, bet varbūt brīžiem tas nav pietiekami. Okay. Bet, ir arī būtībā apķērīgiem vecākiem jābūt, kas vēlētos iesaistīties un šim bērnam palīdzēt. Bet kas ir vainojums šajā attieksmē pret vienatni? Tu jau pieminēji, protams, bet kas ir vainīgs šajā attieksmē pret vienatni? Viens ir sociālai mediji, būsim godīgi. Labs piemērs ir tas puisis ar bumbu. Es nedomāju, ka viņš ir viens, bet varbūt viņš vienkārši grib iziet ārā. Bet tas ļoti labs piemērs, kas parāda to, ka ja es kādreiz spēlējos ar kurpēm, jo likots vientuļš, tas puisis spēlējās ar bumbu, jo viņš varbūt, mēs nezinām to stāstu, jo tu viņu vajag arī neredzēji. Ja? Varbūt viņi vienkārši novāc kā trako, ja tu domā, ka kāds notiek, viens kaut ko dara. Joks. Bet kur ir šī problēma? Tas ejot laikam līdzi, tomēr šeit sociālā vide, tā virtuālā vide, jo mēs nezinām cilvēkus ielās, kas būtu kaut ko nodarbes, Ziedonu dārzā, kaut kāds nodarbes būtu, vai kaut kāds, vai ne? Mēs nezinām bērnus, vai redzam viņus vecākiem līdzi, ka nav tas, tūkstoši, tu augi citā novadā, Raunā vai Rīgā augi. Ja? Tu daudzījies, tas ir Vīčomi, vai ne? Bija. Man arī bija, es laukos augu, bet tagad es to neredzu, vai tagad vienkārši bail ārā laist bērnus, es nezinu, jo te nav tikai stāsts par bērniem, te ir stāsts par sabiedrību kopumā, jo viņi aug. Jā, man arī dažreiz patīk būt vientuļam, jo es noslēdzu to sabiedrības, jo nezinu kāpēc,
jo tā liekas labāk. Bet tā ir slimība. Zini, bet man liekas, šī vientulības tēma ir ne tikai Latvijā, ka tā ir tāda visā globāla. pasaulē. Jā. Jo kaut kāds amerikāņu režisors vai, tas vairāk izskatījās pēc tāda profesionāla darba, bija uzfilmējis video, kur bija nointervēti vīrieši, jauni vīrieši ap 18, 20, 22, 24 gadi. Un viņiem jautāja, kam tu piezvanītu, ja tu paliktu viens un tev būtu emocionāls problēmas, un kas tad īsti būtu, uz ko visi džeki pateica, tā var? Tā var, jā. Jā. Tā kā viņi vientuļi. Jo viņiem liekas, ka viņi ir apgrūtinājums citiem. Viņiem nav priekšstat, ka viņi var lūgt palīdzību. Nav priekšstat. Okay. Tas ir tas vīriešu vājums, kā saka. Ok. Saki, vai var teikt, ka sabiedrībā pastāv sava veida tabū, ka būt vienam ir slikti? Ir tabū, ir slikti būt vienam, vai arī vienam ir vēl tā pašpietiekamība, vai vienmēr vienam būt ir slikti? Tas izriet no tā teiciena, cilvēkam nav jābūt vienam. Es zinu, tā mīlestība viņas mīlestība, jā. Mēs tā atgriežamies pie stigmas jautājuma par tiem cietējiem. Par cietējiem var izvēli vai cietējiem, jo viņi tā dzīvē ir salicies. Jo man liekas, ka cietēji ir izvēli ir vairāk. Zini, kā man liekas, ja mēs nerunājam par to patoloģisko pusi, tad vientulība ir diezgan izdevīga pozīcija. Tu domā vairāk par to par lomu? Nē, es domāju par to, ka cilvēkam nevajag nevienu rēķināties. Ka viņam ir labi, viņam ir ērti. Bet tā ir pašpietiekamība. Tā ir pašpietiekamība, jā. Mēs izējām no patoloģiskās puses šobrīd. Tas nozīmē, ka vienam nav vienmēr slikti būt vienam. Protams, ka nav introvertam. Bet tikai jāiepako savādākā iesaņojumā tā vientulība. Nevis kā viena, kas viens nolemts, bet viens pašpietiekams. Es atnāku mājās, varbūt man ir kaķītis, varbūt vai kā, man ir labi. Vai es atnāku mājās no darba, kuras esmu sociāli aktīvs, un tad esmu pilnīgi viens. Tā jau ir skaitās vientulība, pati to sabiedrībā funkcionē. Jo es savām 4 sienām, vispār var būt beigts arī. Ne fiziski, bet tā, vai ne? Un skaties, tad ir nākamais pavērsiens, kad cilvēks ar gadiem noveco viņa partneris, un kāds aiziet prom no dzīves. Skarbi, bet tā notiek. Un tieši šajā sakarā ir dažādas organizācijas, kas pieklājīgos gados cilvēkiem organizē sajietus. Bet tu zini, Latvijas kontekstā tā, manuprāt, nestrādā, diemžēl. Ārvalstīs, man liekas, tas pieņems senioru sajieti, adīšanas klubiņi, grāmatu klubiņi. Latvijā, ko es esmu dzirdējis tikai, kad seniors paliek viens, viņi ar vēržījums ir slimnīca, poliklīnika, tirgus, mājas, ēst, ziņas. Pansionāts. Un vēlāk pansionāts. Jā, bet tāpat laikā ir dažādi Tas ir skarbi, tas izklausās, bet tas ir skarbi. Jā, bet ir Eiropas projekti, kas tā kā palīdz viņiem arī. Bet Latvijā to mēs mazāk jūtam, saproti? Latvijā viņi paliek aizvien vairāk. Tas ir labi. Bet saki, tavā praksē, tavā praksē, piemēram, seniori ir diezgan procentuāli, tie, kas tev ir, viņi iesaistās šajos kaut kādos, tu viņus mudini iesaistīt dzīvē. Saproti, ir tāds aspekts. Pie psihiatra nāk tad, kad jau ir slikti, sevišķi gados, pieklājīgās gados esoši cilvēki. Tiem jau grūtāk. Bet viņi parasti nonāk, ir tādi, kas ir ļoti apzinīgi un enerģijas pilni, un tie nonāk tad, kad jūt, ka garastāvoklis samaitājās. Bet lielākā daļa ir tāda, kuriem jau sākusies demence. Un viņi... Bet viņas nevar vairs atgriezt, vai ne? Smadzeņu vielu neviens nevar ielikt. Tas nozīmē, lai izvairīties no demences, man jābūt sociāli aktīvam? Jā. Tā vienīgā recepte? Man vēl patīk tas moments, kad jāfačē visi dzīvē. Un jāliek uz mākoņa. Mākonis tev pēc tam atgādina, kāds tu biji pirms 40, 50 gadiem. Nē, viņi uz e-pastu nāk.
Tu esi uzlicis tev jau? Es pat neliku, viņš man vienkārši nāk. Varbūt es neatceros. Ok, es par to padomāšu, es par to demenci baidos, bet vientulība, tātad no demences ir izrādāt vientulība. Ļoti labi, tā kā tas ir saprotams. Runājot par vientulību un demenci. Tātad, lai izvairītos no demences, ko priekš minēja, formula ir būt aktīvam, fiziskās aktivitātes, piedalīties sabiedrībā, un tas nozīmē, ka ir mazāks risks saslimt demenci. Jā. Tas ir ļoti labi, tas labāk par medikamentiem kādā. Tas strādā? Ne viss strādā no tā. Ir kaut kāds pētījums, man pirms 5 gadiem laikam bijis, ka krustvārdu mīklas nepalīdz. Man arī nekad nepalīdzējušas. Nekām, jo es nekad neko neatvedāt minēt. Man demence? Un vēl kas demence? Man liekas, tu vēl neesi tik ļoti cienījamos gados, lai tev būtu demence. Paldies, Pēter. Par cienījumiem gadiem vai par ko? To, ka man vēl nespīd, jā. Paldies. Man te vēl daži jautājumi. Kādas bailes visbiežāk parādās, kad cilvēks paliek viens pats? Nevis vientulība, bet viņš paliek viens pats. Tas ir tā, ka es aizēju mājās, vakarā no darba, man nav ne kaķīši nevienu, ko mīlēt, es palieku viens pats. Tas atkarīgs no diagnozes. bet, ja nopietni pieiet šim jautājumam, tas ir par cilvēku pašpietiekamību. Bet vai cilvēks var būt pašpietiekams būt viens? Tā nav vientulība, un tas nav viens. Bet te jautājums, kādas bailes visbiežāk parādās, kad cilvēks paliek viens? Kādas bailes? Trauksme varbūt, vai kādas bailes parādās? Ka viņš nomirs, un viņš viņu atradīs tikai pēc kuru pašu nedēļām beigtu, vai kaut kā. Ka uznāks trauksme, panika, tukšuma sajūta. Nav tāda, ka viņš mirst sajūta, ka viņš nomirs? Zini, kas ir vismokošākais, ja mēs runājam par cilvēka domām? Jā. Ir plaša telpa domām. Jā, tas ir šausmīgi īstenībā. Kad nav neviena apkārt, ar kuru tu varētu pārbaudīt realitāti. To var pasaukt arī par ruminēšanu pēreiz. Jā, tieši par to arī runāju. Jā, tas man ļoti aktuāli ir, jo tad, kad cilvēks, kurš paliek viens, tas arī var no savas dzīves piemēru runāt, ka tiešām tā telpa, tas pieņemsim tik kvadrātmetri, kuros dzīvo, tā ir doma telpa, kur notiek viss, kas. Un bailes uznāk par to, man visbiežāk, ka man atradīs beigtu, bet ne jau uzreiz, ja, ka man arī nākotnē nebūs ko mīlēt, jo bailes rodās viņas uzreiz par šodienu. Nezinu, jā, ka kaut kas man notiks un tā, bet kā tu to skaties? Es skatos, ka tu pārāk daudz filozofē. Tagad? Jā. Okay, labi. Pārējiem pie nākamā jautājuma. Labi. Vai bailes no vienatnes patiesībā nozīmē bailes saskarties ar sevi? Jo, jā. Noteikti. Apzināties, ka tu par sevi nedomā tik labas domas, vai arī tas, ka tu nekad nekļūsi miljonārs, vai tas, ka tu kādreiz nomirsi tajā pašā dzīvoklī, par kur tu runā, ir ļoti drausmīgi. Paldies, ka atgādināji man, par ko es sakaros domāju. Piedod, nezināju. Nē, tas ir bēdīgi, un tas ir... Nestaigā pie zilnieces, kā saka. Es laikam vienreiz, es to video tu redzēju, kurš publicēju, kurš bija zilniec par alkoholismu, ja, kur parakstīju zīmīti. Es zinu, kad tev tāds moments pieredze ir un bijusi. Tur man bija jāparaksta papīrs, ka es nomiršu, vai kas man notiks, tāpēc labāk pie zilnieces neiet un nedomāt vientulībā, ka es nomiršu. No labi, tev vismaz neārstēja to kaiti ar to, ka 2 vadiņus lika pie deniņiem. Nē, man tikai ir tāda pieredze atsevišķiem cilvēkiem. Nē, man tikai ir bībeli un vārdiem un kaut kāds iepūt kaut kādu klepus zāles, kaut kāds man tā, bet nu labi. Tā. Neiesaku likt vadus pie deniņiem. Nemēģināšu, bija plāns tās, nemēģināšu. Okay. Kā bērnības pieredze, piemēram, pamestības sajūta vai vecāku attieksme ietekmē cilvēku spēju izturēt vienatni?
Tiešas bērnības aspekts. Ja vecāki, principā... Ja vecāki ir klātesoši, tad... Okay. Viņam var ieaudzināt to pašpietiekami vientlību. Jā. Jo man vientlību saukt par vientlību sliktā nozīmē tikai. Saproti, te ir tas moments, kādā veidā tas tēvs vai mamma satiek to bērnu, kad atnāk viņš no skolas vai kāda ir atmosfēra mājās. Ja tur ir, kā saka, tāda vēsa attieksme, Kā mēs saskaramies? To gaišāko pusi vai tikai to, ka vecāki paļaujās uz bērnu sociālo dzīvi ārpus mājas? Uz to gaišo pusi? Jā. Gaišā pusē ir tā domāts, ka vecāki ir klātesoši. Jā. Un viņi pavada ikdienā, viņi neapzināti iemāca, ka cilvēks ir pašpietiekams viens. Vai viņi tikai pasaka, vai arī tā otrā galējā puse? Nē, ir otra galējā puse. Mēs jau nevaram aizvērt uz to acis galīgi, jo mēs dzīvojam tādā laikā, kad daudziem vajag savu galus kopā. Jā. Un tad neatliek šīm emocijām laika. Vai arī ir tādi cilvēki, kas izvēlās nedibināt ģimeni vai attiecības, jo viņi vienkārši nesaredz, kā viņu varētu tam otram cilvēkam kaut kādu emocionālu tuvību dot. Un kur nu vēl radīt bērnus? Es zinu pāris reālus piemērus, kur cilvēki ir pieauguši, un viņiem ir ģimenes bijušas ir bet viņiem tā izvēle tagad, viņi tik pašpietiekami, apskaužami, ka viņi izvēlas būt vieni. Jā. Tas ir ļoti, ļoti pozitīvi, jo mēs nedrīkstam vienmēr domāt, ka būt vienam vientlība, tas ir krahs, tā ir atkarības. Jā, bet jautājums, kāpēc viņi izvēlās būt vieni? Varbūt tā ir kaut kāda laimīga mīlestība. Tā ir varbūt negatīva bērnības pieredze, ka negrib atkārtot saviem bērniem tieši to pašu, ko viņi ir, kā saka, redzējuši bērnībā. Vai arī viņi vienkārši nav atraduši īsto partneri. Bet ir bijis partneris. Varbūt kāpēc viņa nav, laikam, ka neveiksmīgi. Vai arī tas partneris, piemēram, nomiris. Jā, tu nebūsi gatavs jaunām attiecībām. Un tāpat laikā, būtībā, ja tev bijušas toksiskas attiecības, vai tu esi mīlējis ļoti savu partneri un viņš aizgājis, kaut kā grūti iedomāties, ka cilvēks varētu būt gatavs jaunām attiecībām. Daudzi cilvēki nodzīvo 5, 10, 20 gadus vieni paši. Tikai tāpēc, ka viņi nespēja atvērties. Es zinu tādu gadījumus, jau nelabīga mīlestība un arī nāve. Redzi, tāpēc šeit mēs arī nonākam atpakaļ pie tā pirmā jautājuma. Jā. Vai vientulība ir kaut kas stigmatizējošs? Vientulība varbūt arī tāda piespiedu, kā saka, pozīcija. Ja runājot vienā vārdā, atbildot jā vai nē, vai vientulība globālā izteiksmē vai teorijā, tās ir sāpes, jā vai nē? Nevienmēr. Tu tā kā senātā Amerikā atbildot. Nevienmēr, Jo man liekas, nevienmēr, labi, vēl pāris jautājumi. Kādos veidos apzināta vienatne var kļūt par spēka avotu, nevis trauksmes avotu? Ja tā var. Jā, šis ir tas stāsts par gulēšanu atsevišķās gultās. Ir pāri, kas izvēlās gulēt nevis vienā, bet dažādās gultās vienatnē. Un ir arī situācijas, kad pāri izvēlās gulēt katrs savā istabā. Es to nekad nesapratu. Karalienes buduārs un karaļa lielā king size gulta. Tas ir tikai 1% pasaulē mazāk, bet es to nekad nesapratīšu. Mīlestība pāris, bet katrs kur savām... Tas ir vienkārši ērti. Ja nekrāt blakus neviens. Jā, un neviens neapskājumi var kārtīgi izgulēties. Citi ir pētījumi, kad tie pāri, kas guļ atsevišķi vai vismaz katrs ar savu segu, viņi daudz labāk izguļās. Es esmu ar to dzirdējis, un man paziņa arī ir izdomāja, ka ar savu partneri guļ katrs savā istabā.
Es to nevaru pieņemt, jo manas pēdējās attiecības, kas bija Somijā, man partneris piedāvāja arī, ģipā, tu vari gulēt otrā istabā. Es saku, kāpēc? Tā man tas normāli. Es to nevaru pieņemt. Pasaulē tas ir ok. Man tas nav ok, bet pasaulē ok. Izņemot kādā afrikāņu ciematā vai indiešu nomaļā vietā, kur visi guļ vienā istabā. Okay. Man liekas, pat tik tālu nav jāskatās. Nu jā, tas gan taisnība. Zini, kā tur var būt vienistabas dzīvokļi, kur ir piedeklarējušies 21 cilvēks ērti. Mēs dzīvojam 6 šaurā 2 dzīvokļi. Nu, redzi, tad tev ir piemērs. Jā, tagad dzīvo kā ārlēs savā. Jā, un ir ērtāk, vai ne? Jā, un es netraucēju. Bet mīlestības vajag. Man nepietiek tie to, ko kaimiņi savā starpā ļaustās. Ļaustīties, lai... Par manipulācijām kādreiz parunāsim. Jā? Okay. Es tev sūtīju bildi Labi. WhatsAppā. Ok. Praktiski, jā. Kā cilvēkam iemācīties atšķirt veselīgu vienatni no kaitīgas izolācijas? Mēs jau kā pieskarāmies tam, bet jautājums tāds ir. Viens ir introverts, kas ir veselīgs. Jā, bet ja nenozīmē, ka viņam jābūt vienam. Jā. Ir tāda aplikācija, Bū saucās. Es pieģistrēs, un tas man ļoti slikti beidzās. Tur jau introverti ir, tu neizties pēc introverti. Es zinu, tāpēc man tas slikti beidzās. Tas man ļoti slikti beidzās, jā. Jā, citreiz varbūt šo tematu pieskārsimies. Pieskārsimies vai Tinderim un vientulībai, jā. Ja cilvēks, man liekas, guļ atsevišķās gultās, tas ir veselīgi. Tas nebūtu nav kaut kas, kas varētu nepatikt. Jā, bet man liekas, ka te pašā laikā katrs savā gultā var iekāpt kāds cits viņa otrā gultā. Blakus telpā. Blakus telpā ir kāds cits no logu? Pa logu ienāk, jā. Trešajā stāvā. Tur var uzticība, ka katrs savā istabā. Tu uzticētos? Jā. Ja tev logu nebūtu, tad arī istabā. Ok, sapat. Piebilstot par patoloģisku, tās kaut kāds simptoms. Pie kaut kādas saslimšanas. Nē, ir tā godīgi, teiksim. Vai arī tad, kad cilvēks negrib, lai būtu kaut kas slikts tam otram. Bet vai tiešām tur nav neiestājas kaut kādas arī bailes? Neiestājas. Šis būs jāpēc dziļāk, bet tu kā eksperts, tu jau droši vien saproti. Tu nebūs laika vienkārši mums izsvērt. Saproti, te jau ir arī tas moments, kad nevienmēr jau uz to blakus istabu var aiziet, jo ir viens tūs dzīvoklis, kā mēs tad secinājām. Jā, bet ir virtuve. Atceries, cik mazas tās virtuves ir lietuviešu projektā? Es esmu no Gulbenes puses, mēs dzīvojam citā pusē vidē, es atceros kādu virtuvi bija. Labi. Vai bailes no vienatnes nozīmē, ka cilvēks pats ir sev svešs? Bailes no vienatnes, ja cilvēks pats ir svešs? Vai bailes no vienatnes nozīmē, ka cilvēks pats sev ir svešs? Neloģiski skan, bet bailes no vienatnes nozīmē, ka cilvēks pats ir svešs. Viņam ir bail no vienatnes, bet viņš ir pats sev svešs. Man liekas, diezgan sašķelt tas viss izklausās. Jā, man liekas, tas nav veselīgi. Okay. Vai vienatne patiesībā ir luksus, ko mūsdienās maskām izdodas piedzīvot? Tas ir luksus. Ja tu ņem veselīgi, tad patiesībā tas ir kā sagatavošanās kaut kādam nākamajam dzīves posmam. Tā nav nāve. Tas ir vienkārši. Nē, nāve jau nav dzīvība. Jā, bet sagatavošanās. Zini, kādreiz jau cilvēki laicīgi gatavojās nāvei un tā, bet... Jā, bet mēs nepērkam zārku, lai viņā pagulētu bērniņos. Mums dzīvokļās no bērniņa. Jā, bet saproties, šī gulēšana zārkā vienatnē saulē bija norma. Jā, paldies, Pēter, tev par šīs tēmas apskati un... Ja jums radušies kādi jautājumi, droši jautājiet komentāros. Paldies!